Čau visiem, un labrīt, un sveicieni no Londonas. Tātad, jā, es kopā ar savu mammu un brāli Albertu mēs esam atbraukuši uz Londonu. Mēs ielidojām vakar kaut kur 12. naktī Londonā, un tad 2 stundas kūlāmies uz mūsu viesnīcu. Bet jā, tad šis ir tā kā mūsu rīts jau. Vakar man vispār nebija spēka iesākt šo vlogu, un tagad jau esam sataisījušies un tūlīt brauksim uz Londonas centru. Mēs izdomājām, ka šī diena mums būs tāda pa Londonas centru. Mēs ar Albertu nekad neesam bijuši Londonā un arī pilnīgi nekur citur Lielbritānijā. Tāpēc, jā, es biju ļoti priecīga par šo ceļojumu. Bet, tas, ko es vairāk no šī ceļojuma gribēju, droši vien bija viss, kas saistīts ar karalisko ģimeni, pilis un tādā garā, tāpēc, jā, es domāju, būs ļoti forši, un tagad mēs braucam uz centru. Bet vēl es ko pateikt? Jā, mums tāda interesanta kompānija, mēs esam trietā, jo Annai ir žetonu vakar mēģinājumi, un tētim ir jāstrādā, tāpēc jāsnāc, ka mēs braucam trietā. Šodien Londonā 14 grādi, tāpēc es domāju, man būs diezgan karsti ar šo džemperi, jo man vēl ir mētelis, bet, es domāju, ka būs jau labi. Jā, kopumā viņš tāds interesants mums ir. Mēs gaidām, kad mamma beigs runāt pa telefonu. Jā, es to visu tūlīt nokārtošu. Un tad mēs ejam uz metro staciju, un tad mums ir tā kā, mēs esam uz tādas melnās metro līnijas, un tad mums pāris pieturas, un tad mēs esam jau pašā Londonas centrā. Jā? Man liekas, ka šis apģērbs būs bišķiņ pa siltu, 14 grādiem. Bet es, diemžēl, neesmu paņēmis plānāku jaku līdzi. Un, man liekas, ka džemperi tikai būs pa augstu. Ne? Nē. Jā, manuprāt, jā. Šādi izstāstā mūsu istabiņa no āras. Un tad mēs tā kā ieejam šeit atpakaļ viesnīcas teritorijā. Mums aizmirst ķēmi. Forši mums šeit jānāk par ilgā ķēmi. Lielisks stāsts, es zinu. Kaut liela ziedi jau zied. Un mēs ejam uz metro. Tas ir laikam visiem transportiem uz nedēļu. Visām 3 šīm kartēm mēs samaksājam kaut 140 mārciņas. Jā, tad mēs tagad mamma ar Albertu meklēs, kurien tieši mums vajag braukt, un tad mēs ejam uz metro. Mēs tagad esam pie Londonas cietokšņa, laikam tas latviski angliski ir Tower of London, un es tieši vakardien pirms braukšanas nosījos filmu par Henriju VIII laikam, un par viņa sievām, un jā, šajā cietoksnī 2 no viņa sievām bija apcietinājumā, tā kā cietumā. Un pēc tam es nezinu, kas notika vienu, bet vienai no viņām, kas bija Anne Bolēna, viņai nocirta galvu. Jā, mums uztaisīja astīti šādi, jo ir nenormāls vējš, un lai man visi mati neizlido pa gaisu. Mēs staigājam pēc šīs grandiņas, jo mūsu gides mammas. Tagad esam atnākuši pie Vestminsteras abatijas. Tā ir šī lielā baznīca man aiz muguras. Un šeit precējās karaliene Elizabete, šeit precējās princis Viljams ar Ketrīnu Middletoni. Un šeit tika arī kronāti monarhi. Es nezinu, vai visi, bet es zinu, ka karaliene Elizabete II šeit tika kronāti. Un šis ir vienkārši tik normāli forši. Milzīga, ļoti milzīga. Ir mūsu otrais rīts Londonā, un šis ir mans otrais mēģinājums sākt, jeb jau turpināt šo vlogu, jo vakar es beidzu filmēt jau, kad mēs bijām pie Buckinghamas pils, jo bija nenormāls vējš, es vispār nevarēju parunāt, visu laiku bija tā vēja skaņa kamerā,
Jūs noteikti zināt to skaņu, man šausmīgi besīgi kāds izklausās video, tāpēc es izdomāju tajā brīdī padoties. Bet jā, tad mēs vakar bijām visos, var teikt, populārākajos turismu objektos, kas ir centrā. Un tagad ir 11 un mēs braucam uz centru. Un mums šodien plānā ir viens muzejs, jā? Jā, zināms. Šodien plānā ir zinātnes muzejs un uz Chinatown. Tā kā mēs braucām uz Emirātiem un uz Maltu, es atcerējos paņemt līdzi tos pārveidotājus, jo gan tur, gan tajās abās valstīs ir tie citi kontakti. Un braucot uz šejieni, kur, man liekas, ir vistipiskākā vieta, kur vajag pārveidotājus, mēs viņus aizmirstām paņemt. Jā, lielisks stāsts. Bet mums ir viens šeit kontakts, kur ir tā kā Eiropas, tas, kā to sauc? Rozete. Un tad mēs nopirkām vēl vienu. Tātad mums vajag vienu banku. Es nevajag bija pēc. Es vispār neiesaistos tajā metro kartē, jo viņi abi jau visu laiku ir iedziļinājušies, viņi jau visu saprot. Es tikai stāvu maliņā un gaidu, kamēr viņi visu sapratīs. Tas īstenībā ir tik netipiski man, jo tā kā es vienmēr būtu tā, kas visu dara, bet kaut kā, ka viņi iesāk un tad man nav vispār jākoncentrēs, to tas ir arī ļoti forši. Mēs esam tikuši līdz pirmajam muzejam, kas mums šodien jāapskata. Tas ir zinātnes muzejs. Skatīsimies, cik tur liels rindas būs, cik mēs ātri tiksim iekšā. Mēs tikko izstaigājām apkārt tādu aplīti tam Chinatown. Viņš bija tāds diezgan plašs un liels, tāds vairākas ieliņas. Es kaut kā biju iedomājies, ka tā būs kā viena iela. Mēs ienācām kaut kādā kafejnīcā un mums tagad ir jāpagaida 5 minūtes, kamēr mums atbrīvosies galdiņš. Un mēs visi trīs varam sēdēt kopā. Un šī te kafejnīca ir tāda tā kā bufetes veida. Pieaugušajiem ir 13 mārciņas un bērniem ir 7,50, bet mēs vēl nezinām, Alberts ir pieaugušies vai bērns. Es nezinu, cik es tālu paspēju pateikt, jo tas darbinieks tieši pienāca pie mums un teica, ka mums ir atbrīvojies galdiņš. Bet jā, Alberts tomēr ir arī pieaugušais, un tātad vienai personai ir 13 mārciņas, un es tūlīt parādīšu, kāds ēdiens izstāsts. Es tā kā neesmu parasti bijusi nekāda ļoti liela ķīniešu ēdienu fane. Tā kā tā nebūs man pirmā izvēle, bet turistu ēdiens izstāsta rītīgi labi. Un ir arī diezgan liela tā veģetāro ēdienu izvēle. Alberts filmē timelapsi ar to, kā viņš ēd ananāsu. Forši būs pēc skatīties. Pilnīgi prieks. Tā mēs ēdām šeit. Bija diezgan labi. Mēs tikko atnācām uz kaut kādu vietiņu, kas skaitās tā kā tāda slepena Instagram bilžu vieta, kur ir ļoti smuks mājas. Es to parādīšu. Es esmu šobrīd viena pati, jo mamma ar Albertu aizgāja divatā, tad es no viņiem atdalījos, bet es beidzot atcerējos sev paņemt ķemmi. Šo te maziņas paņēmu, jo es aizmirsu ķemmi un es visas šīs dienas staigāju ar neķemmētiem matiem. Burvīga ziņa. Mēs esam uz Oxford Street, kas ir populārākā kabima. Kas ir Eiropā populārākā iepirkšanās iela. Un jā, mēs pagaidām bijām tikai Primarkā. Mēs tagad pastaigāsim šo ieliņu vēl. Mēs tagad esam Tesco, kas ir pie mūsu viesnīcas, un mēs jau paņēmām pilnu groza labumiem. Sapirkām sev vakariņas. Jā, mūsu diena beigusies, un mēs ejam atpakaļ uz viesnīcu. Šis ir brīdis, kad es pirmo reizi ķemmēšu matu spa
vairāk kā 2 dienām. Bet runājot par vietām, kur mēs šodien bijām, tātad Zinātnes muzejs. Zinātnes muzejā man visvairāk patika tas stāvs, kur bija viss par cilvēku. Tas stāvs saucās What? Who am I? Un tur bija visādas ļoti interesantas lietas, tā kā visādi tie interaktīvi televizori, kur visu kaut ko pildīt, un bija arī ļoti interesants tās izstādes, ka, piemēram, kā varētu uzlabot cilvēku, piemēram, visādas lietas parādīts, ko varētu cilvēkos ielikt no dzīvniekiem, piemēram, ka sievietes iznēsā bērnu kā ķenguri, visādas tādas lietas. Man tas stāvs likās ļoti interesants. Chinatown man arī patika. Bija ļoti garšīgs ēdiens vismaz. Un uz to vilcieniņu gaisa mēs beigās neaizbraucam. Tad redzēs, vai mēs brauksim varbūt rīt vai parīt. Jā, un tad mēs bijām tajā slepenajā dārzā. Tāds pagalms ar ļoti smukām mājām. Tad es šim tagad pārtaisīšu bildes, ko man Alberts safačēja tajā. Esam atnākuši uz metro. Brauksim šorīt pilnīgi pa to pašu ceļu ar to pašu metro uz muzeju, jo tas muzejs, uz kuru mēs šodien brauksim, dabas muzejs. Dabas vēstures muzejs ir tieši blakus Zinātnes muzejam. Tā vispār tāda muzeju iela, jā, pa tādu ieliņu tur ir ļoti daudz muzeju. Un vēl viena interesanta lieta, vakar uz tās ielas mēs gājām garām Royal Albert Hall, kas ir ļoti populāra koncerta zāle. Un pēc tam es vakarā sēdēju mājās Instagramā, un princis Harijs tajā laikā, kad mēs tur gājām, bija iekšā tie koncerta zālē. Es tik tuvu viņam biju. Šodien bija solīts lietus, bet, protams, kā jau man liekas, šajā valstī ļoti tipiski viss mainījās un spīd saulīte. Bet tas muzejs izstās tik iespaidīgs, es to jums parādīšu. Šeit ir diezgan liels rindas pie tā muzeja. Tur iet čūskiņa un vēl šeit viss. Bet tā rinda iet diezgan ātri. Tā kā es domāju, mēs pārāk ilgi nestāvēsim. Esam visu muzeju gan jau izstaigājuši. Diezgan interesanti, man patika, bet visiespaidīgākā, manuprāt, tik un tā bija tā sākuma ieeja. Un tas tagad stāv augšā, un te ir tas lielais valis laikam, jā, valis. Jā, tur mēs tagad ejam. Mēs brauksim uz kaut kādu tādu vietiņu, kur ir tirdziņi, tur ir kafejnīcas. Es tagad pēkšņi aizmirsu nosaukumu. Es atbraukšu uz Camden Town, beidzot atcerējos to nosaukumu. Un jā, šeit ir tāds tā kā visādi veikaliņi, tirgus, lietoto preču veikali, ēstos, viss kaut kas. Es vēl parādīšu, kādas te ir smukas mājas. Šeit ir tādas mājas visāds interesantas. Un te bija tas Camden Market tirgus. Tikko paēdām pusdienas, bet es aizmirsu pilnībā kaut ko nofilmēt, jo tur bija rītīgi daudz cilvēku, mums bija maziņš galdiņš. Bet jā, šodien tāpat kā vakar mēs ēdām ķīniešu ēdienus, ķīniešu vēstuvē. Mēs tagad atbraucām uz Svētā Paula katedrāli, un šī ir milzīga katedrāle, ļoti skaisti jums to parādīšu. Un šeit precējās princis Čārlis ar princesi Diānu, kaut kādā 81. gadā laikam. Jā, šādi izstās Svētā Paula katedrāle. Ja ir milzonīga, ļoti skaisti. Un rekurī autobusiņi. Tātad šodien ir mūsu pēdējā pilnā diena šeit, un mēs tagad esam jau 2-stāvīgajā autobusā, un mēs braucam uz Vindzoru. Vindzora ir pilsētiņa stundas braucienā no Londonas, kaut kādi 35.
kaut kur 35 km no Londonas, un tur Vindzorā ir Vindzoras pils, kur ir tā kā, laikam skaitās karaliskās ģimenes vasaras rezidence, un arī brīvdienās šeit tad, laikam, karaliene tur brauc un dzīvo. Un es ļoti gribēju uz to Vindzoras pili, jo tur šobrīd ir princeses Eužēnijas kāzu tērpa izstāde, kā arī tur tajā Vindzoras pils baznīcā precējās princese Eužēnija, kā arī princis Harijs ar Meganu. Tāpēc, jā, es domāju, būs ļoti forši un ļoti smuki tur. Mēs tagad saņēmām šos te aparātiņus. Tas lūdzu spiedīšu start. Un mēs ejam ekskursijā. Ak, Dievs, kā es gaidīju šo pili. Mēs tagad ejam uz baznīcu. Es atceros to vietu no tiem video, kad viņiem filmēja kāzas. Bija tā kā tiešāds, kurš, protams, skatījos. Es nezinu, kur ieeja. Šeit ieeja? Jā, rekučā. Un, diemžēl, arī šeit nevar filmēt iekšā. Fočēt. Arī iekšā tajā pilī visās tajās vēsturiskajās vietās nevarēja neko fočēt. Diemžēl. Bet jā, man nenormāli patika, bija ļoti interesanti. Un man, protams, žēl, ka nevarēja filmēt iekšā neko, bet nekas, ja jums šis interesē, jums pašiem ir uz tejieni jāatbrauc. Šī ir īsākā iela Lielbritānijā, karalienes Šarlotas iela. Jep, interesanti. Un mēs staigājāmies, es nezinu, kur mēs ejam. Droši vien arī drīz meklēsim, kur ēst pusdienas. Mēs 10 stundas nācām uz šo fish and chips, jo mamma nenormāli gribēja tos fish and chips, jo tas ir angļu kaut kāds tradicionālais. Un viņš ir ciet! Ak, mans Dievs! Forši varam iet atpakaļ. Ui! Mēs atradām vietiņu, kur ārā pīzēs bija rakstīts, ka šeit arī var pasūtīt fish and chips. Un mēs apsēdāmies pie loga un mums vienkārši ir tik labs skats. Tāds ir skats, uz kuru mēs ēdīsim. Tā ir Vindzoras pils. Tu brauko garām mašīnas, autobusiņi. Tik smuki man ļoti patīk. Mammas jau visas dienas gaidītais fish and chips. Es paņēmu margaritu, kā vienmēr. Ārspējām kaut burgeri. Šī bija laba vietiņa. Ja jūs esat King and the Castle, ja jūs esat Vindzorā, es jums iesaku nākt ēst ļoti labi. Bet mēs tagad ejam uz pieturu. Mums pēc 10 minūtēm ir autobus atvēl uz Londonu. Tur ir pietura. Mēs tikai pēdējā dienā piekļuvām pie mārciņām. Visur maksāja tikai karti, tagad mamma izņēma. Pēdējā iepirkšanās uz Oksfordas ielas beigusies. Un mēs braucam atpakaļ uz mūsu viesnīcu. Ir 10 vakarā, un šis ir vēlākais, kad mēs, man liekas, esam atgriezušies atpakaļ viesnīcā. Un, jā, rītā no rīta 7 mums jau ir lidmašīna atpakaļ uz Rīgu. Tāpēc tagad mēs sakārtosim visas mantas čemodānos. Mums vēl visi iepirkumi ir tikai pa maisiņiem. Visi jāsliek čemodānos. Un tad jau iesim gulēt un celsimies agri rīt no rīta un lidosim atpakaļ uz Latviju. Un šodien, es domāju, jūs sapratāt pēc visiem kadriem, ko es filmēju, man ļoti patika Vindzorā. Protams, ir īpaši Vindzoras pilī. Un tur bija arī ļoti forši uztaisīts tas, ka ir tādas planšetītes katram un austiņas, un tad katrā istabā ir numuriņš, kāds ir jāspiež, lai noklausītos visu par to istabu, vai, piemēram, par kaut kādām glaznām un tādā garā. Tāpēc bija ļoti ērti staigāt un klausīties visu. Un, jā, tiešām es iesaku jums noteikti apmeklēt Vindzoru un Vindzoras pili. Un, jā, es domāju, šis būs arī viss manam vlogam.
Droši vien gaidiet nākamajā video, es jums parādīšu savus iepirkumus, vismaz tāds plāns ir, es ceru. Un es ceru, ka jums patika, ja jums ir kādi jautājumi, droši rakstiet tos apakšā komentāros, un tad tiekamies kādā citā video. Čau!